Mēs atrodamies tādā kā klusajā oāzē Rīgas centrā, Katoļu ielā 16. Un šeit ir tāda ļoti interesanta vieta, kur veidojas kaut kas līdzīgs modernam kampusam, kurā apvienojas Laterānu Pontifikālās universitātes filiāles, Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts, Rīgas teoloģijas institūts un garīgais seminārs. Šeit veidojas tāda kā unikāla katoliskās izglītības vide, un mums ir tāda laba iespēja šobrīd, kad studenti jau ir devušies vasaras atpūtā, izstaigāt telpas, iepazīties ar šo vietu, kura šobrīd izskatās visnotaļ apcerīga un klusa un mierīga. Dosimies iekšā! Vispirms mēs dodamies uz lasītavu un bibliotēku. Šeit apvienojas šajā bibliotekā gan Rīgas teoloģijas institūta, gan Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta grāmatu kolekcijas. Tās ir ļoti plašas un specializētas tieši garīgajā literatūrā, teoloģiskajā, filozofiskajā, psiholoģiskajā. Mums šeit ir ļoti laba arī lasītava, labi aprīkot ar datoriem. Lūdzu, aicināti arī nākt šeit, iepazīties ar mūsu grāmatām. Un tagad es vēlos jums parādīt mūsu auditorijas. Tās ir veltītas mūsu augstskolas aizbildņu Svētā Akvīnas Toma un Mazās Terēzes personībām, bet šī konkrēta auditorija ir veltīta Svētajam Jānim Pāvilam II, kurš arī šajā vietā ir bijis tad, kad bija Latvijā savā vēsturiskajā vizītē mūsu zemē. Šobrīd mēs atrodamies Svētās Terēzes no Bērna Jēzus auditorijā. Tā ir mūsu institūta aizbildne. Šeit studē studenti gan bakalaura programmā, apgūstot visas zināšanas par cilvēku, no teoloģijas, no filozofijas, no psiholoģijas, pedagoģijas viedokļa. Un tāpat šeit studē arī maģistratūras līmeņa studenti, un viņi perspektīvā top gan par kapelāniem, gan diakoniem, un kalpo sabiedrībā kā pastorālie konsultanti. Bieži vien šie studenti jau ir ar kādu augstāko izglītību, un šeit viņi atrod iespēju padziļināt savas zināšanas gan par sevi, gan par baznīcas mācību. Studenti studē piekdienās un sestdienās. Līdz ar to viņiem ir iespēja piekdienas vakaros doties uz Rārzī, tad, kad nedēļa jau noslēgusies, un veltīt šo laiku sev. Šeit ir mūsu docētāja telpa. Docētāji šeit satiekās, pārunā lietas, atpūšās starp lekcijām. Tāpat šeit ir ļoti laba grāmatu kolekcija, kur var papildināt savu zināšanas, pameklēt kādu informāciju, un tāpat iedzert kafiju, maizītes, tēju. Tā kā šeit ir tāda arī sadraudzības vieta. Un tagad es jums parādīšu direktora kabinetu. Direktors šeit strādā, vada sapulces, satiekās ar studentiem, ar docētājiem. Šī ir ļoti tāda gaiša, patīkama saruna vieta. Vasara ir arī apcerīgs pārdomu laiks, kad mēs domājam, kas īsti mums dzīvē darāms. Un daudz studenti, gan esošie, gan bijušie, un varbūt arī tādi, kuri vēl vēlētos studēt Rārzī, šobrīd domā, vai doties studēt uz Rārzī vai nē. Un mēs tiešām aicinām jūs lūgšanā apcerēt šo iespēju. Un tad tiksimies Aglonā, kur Rārzī būs arī sava katehēze, būs veltīta laika, cilvēka dzīves laika tēmai, un arī mūsu Rārzī telts, kur jūs varēsiet iegūt vispilnīgāko informāciju par mūsu studijām.